Wow! Čau, mani sauc Liena, un šī būs mana 4. sauļošanās reize. Čau, tu gadījumā neesi Marija no Marijas ielas? Čau, es esmu Marija, bet vai tu esi Liena? Lai arī spektra ir ļoti forša, bet izskatās, ka tev vajadzētu pamēģināt stāvošu. Nāc, es tev parādīšu vertikālo. Vertikālajā solārijā mums ir tikai lampas, kas ir vertikāli. Tur nav sejas lampa, nav aquafreša, bet vertikāli mēs varam iegūt vienmērīgu iedegumu. Ir padus, kas ir palikušas baltas no guļošā, vai maza sirsniņa uz dībēna, vai arī lāpstiņas. Tātad arī vertikālajā atšķirība no guļošā nav sejas lampu, tāpēc vertikālajā vienmēr uzmanīgi jāizvēlās laiciņš, cik sāļojies, jo var gadīties, ka priekš sejas vertikālais ir par stipru. Man bija bail, ka es norāšu tos rokturas. Šanās laikā tu jūti, ka sejas āda sāk kņudināt, tas nozīmē, ka ir par stipru. Tu droši var izmantot dvielīti, uzlikt uz sejas un baudīt sauļošanās tālāk. Mani sauc Liena, un šādi es izskatos pirms 4. sauļošanās reizes. Sauļojoties vertikālajā solārijā, man konsultantes bija palīdzējušas izvēlēties pareizu un piemērotu laiku, tāpēc nebija sajūta, ka man apdegtu seja. Kas man ļoti patika, kad es varēju pakustēties, varēju padejot, bet grūti bija visu laiku noturēt rokas uz augšu. Bet es domāju, ka tas ir tā vērts, jo es zinu, ka man nebūs iesauļojušies pleķi un iedegums būs daudz vienmērīgāks. Tagad pārbaudīsim manu testa sirsniņu. Wow! Tiekamies pēc 48 stundām. Atā, Marija no Marijas ielas! Atā, Lienai, tiekamies!